naftas cenas visticamāk skatu laika piedzīvos pamatīgu krešu, jeb kritumu. Grūti pateikt, kurā brīdī, bet skaidrs ir tas, ka pēc šī visas atrisinājuma, kas ir šobrīd, ir iespējams, ka īstermiņā un, pat nezinu, gada termiņā mēs ieraugām krietni augstākas naftas cenas nekā šobrīd. Bet ilgākā termiņā tas, ko mēs redzēsim, visticamāk būs tas, ka būs krietni zemākas naftas cenas. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd noteikti ļoti aktīvi tiek strādāts pie tā, lai palielinātu naftas iegūs jaudas. Agrāk vai vēlāk Hormuzas šaurumā situācija normalizēsies. Naftas piegādes no turienes atgriezīsies visticamāk kaut kādā arī normālā laikā, normālos apmēros. Un beigās būs vairāk naftas nekā iepriekš. Tad redzēsim, kas notiek ar naftu. Vēl droši vien uz negatīvu neies, bet man nepārsteigtu to, ja mēs kaut kādā laika periodā ieraudzītu to, ka nafta ir $20-30 par barelu, kas būtu apmēram puse no tiem līmeņiem, ko mēs redzējām pagājušajā gadā naftas cenai kā tādai. Tā kā ilgākā termiņā būs nafta lētāka. Īsā termiņā droši vien, ka būs sāpīgi, ja vien pavisam drīz tā situācija netiks normalizēta.